give the floor to Mr. Kariņš. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi esam pieraduši pie izvēlēm. Mums ir izvēles pērkot ziepes, izvēles pērkot televizorus, izvēles, pie kura mobilā telefona operatora mēs pieslēgsimies. Un šīs izvēles mums kā patērētājiem nodrošina pēc iespējas zemākās cenas, jo tā ir konkurence. Taču pastāv viena joma, kur mums šīs konkurences, šīs izvēles bieži vien Eiropā nav. Un tā ir enerģētika, elektrība un gāze. Un kāpēc šī izvēle daudziem patērētājiem nav? Jo mums Eiropā trūkst infrastruktūras, trūkst starpsavienojumi, lai mums vispār būtu šāds tirgus, lai patērētājiem šādas izvēles būtu. Ar šo ziņojumu Eiropas parlaments skaidri saka, ka Eiropas iedzīvotājiem un patērētājiem ir jābūt izvēlei ne tikai ar ziepēm, bet arī enerģētikā, elektrības un gāzes tirgū. Izveidojot šo infrastruktūru, mēs nodrošināsim patērētājiem izvēli un pēc iespējas zemākās cenas. Paldies par uzmanību.